Ja tu esi investors, tad es uzdevu savu jautājumu, pēc kādas metodas tu faktiski iegūti. Kāpēc tu esi nopircis konkrētās akcijas un obligācijas un ko tu īstenībā ar viņiem gribi darīt? Jo es esmu pārliecināts, ka absolūti lielākais vairums investoru īstenībā absolūti neēdz ne to, kāpēc viņi kaut kur iegulda un kāda ir ieguldīšanas stratēģija. Un tāpēc šajā video sāksim ar tādiem pašiem pamatiem un vispār izpratīsim, kā mēs varam iedalīt ieguldīšanas pasauli. Un šeit atsaukšos uz leģendāro investoru un autoru Benjaminu Grahamu, kurš savā darbā Inteliģentais investors nodefinēja divu tipu investors. Pavisam vienkārši. Aktīvais investors un pasīvais investors. Un tas faktiski ir pamats no tā, kā jums būtu jāskatās uz ieguldīšanas pasauli. Vai jūs esat aktīvs investors, vai jūs esat pasīvs investors. Bet kas tad īsti ir šīs metodas? Kas ir aktīva ieguldīšana un pasīva ieguldīšana? Nu, īstenībā jau tās atbildes ir banāli vienkārši. Aktīvais investors ir tas, kurš aktīvi iegulda vērtspapīros, veicot pats savu ieguldījumu analīzi un izstrādā savu ieguldīšanas portfeli. Citiem vārdiem sakot, jūs skatāties, kādas labākās akcijas un jūs nopērkat. Un pasīvais investors ir tas, kurš neko nemeklē un vienkārši nopērk gatavus fondus, kas lielākoties kopē konkrētus biržu indeksus. Citiem vārdiem, ko tas nozīmē? Aktīvs investors meklēs labākās akcijas, lai dabūtu maksimāli ienesīgumu. Pasīvs investors nopirks visu indeksu un zinās to, ka tas indeks visdrīzākais pelnīs ap 80% gadā, un tas ir tas, ko viņš ilgtermiņā var sagaidīt no šādas ieguldīšanas stratēģijas. Tik vienkārši. Un redziet, katrai ieguldīšanas pieeja ir savu plusu un mīnusu. Nevar teikt, ka viena ir labāka un otra ir sliktāka. Parunāsim par aktīvo. Nu, protams, ka aktīvo ieguldīšana bijusi vēsturiski ienesīgāka, sākot ar tādiem leģendāriem personāžiem kā Warrens Buffets vai tas pats, es nezinu, Pīters Linčs, kurš 10 gadu laikā nopelnīja 2 reizes vairāk katru gadu nekā kopējais biržu indeks vai citām leģendām. Aktīvie investori nopelnīs vairāk. Un aktīvās investīcijas ir vienīgais veids, faktiski, kā jūs ieguldat savus 5 vai 10 tūkstoši eiro, nopērkot nākošo Nvidia, varat nopelnīt miljonu. Ar pasīvu ieguldīšanu tas būs daudz ilgāk un daudz lēnāk. Bet no otras puses, godīgi, absolūti lielākā daļa aktīvu investoru ne tuvu nepelna tā kā manas iepriekš minētie personāži, un viņi gandrīz vienmēr nevar ieguldīt 5 vai 10 tūkstošus eiro nākošajās Nvidijās. Tas tā vienkārši nenotiek. Un rezultātā faktiski gandrīz visi aktīvie investori pelna mazāk nekā pasīvie ieguldītāji, kas vienkārši seko biržu indeksam. Un te mēs aiziesim, protams, uz to otru stratēģiju. Ja mēs ieguldam pasīvi, mūsu lielākais pluss un lielākais mīnus vienlaicīgi ir tas, ka pirmkārt mums nav nekas jādara, mums jānopērk vienkārši biržu indeksi un jāreitinās to, ka mēs vēsturiski nopelnīsim aptuveni tikpat daudz, cik biržu indekss pēdējos 10 vai 20 gados. Ja mēs zinām, ka viņš pelna 8 līdz 10%, ko es iepriekš minēju, piemēram, ar S&P 500, nu mums ir aptuveni pieņēmums tāds, ka nākošajos 10 gados tas būs līdzīgi. Protams, nākošajos 2-3 gados var būt liela peļņa vai liela zaudējuma, ar to jums jāreitinās, bet ilgtermiņā tas ir tas, ko mēs nopelnām. Un ja mēs ieguldām katru mēnesi konkrētu summu vai katru ceturkšņu konkrētu summu šajā stratēģijā, mēs varam aptuveni paredzēt, cik mēs nopelnīsim kaut kādu 10, 20, 30 gadu laikā. Un tas ir tas, ko mēs no tā reāli varam sagaidīt. Labi, slikti, nu kāda jums ir ieguldījuma stratēģija un kāda jums ir mērķi priekš ieguldīšanas. Bet ko es teikšu personīgi? Ja jums nav skaidri izstrādāts mērķis vai stratēģija, ko jūs gribat darīt, jums 10 reizes labāk ir ieguldīt pasīvi un vienkārši nopirkt fondus, kas seko konkrētam biržu indeksam. Tas būs daudz vienkāršāk, un ja jūs gribat sākt, tas jums vienkārši atvērs tādu jaunu realitāti, jaunu dimensiju, un jūs vienkārši varēsiet pastīties uz finanšu tirgiem jau kā investors ar mazliet citām izjūtām. Bet, ja jūs gribat ieguldīt kā aktīvs investors, jums sākumā jāizdara savus mājas darbus. Jums realistiski jāsaprot, pēc kādas ieguldīšanas metodas jūs strādāsiet. Vai jūs ieguldīsiet akcijās, kas dod augstas dividendes un tādējādi centīsieties nopelnīt vairāk nekā lielais vairums obligāciju un ieguldīšanas platformu, kas īstenībā nav maz tik vienkārši, jo baltie obligācijas dod ļoti augsts ienesīgums. Vai jūs ieguldīsiet nenovērtētās kompānijās, kas vienkārši tagad piedzīvo sliktus brīžus, jeb vienkārši runājot, jūs ieguldīsiet kompānijās, kas ir vērtas 100 eiro pa 10 eiro, tā sauktais value investing. Ja jūs ieguldīsiet kompānijās, kas ir potenciāli nākošās Nvidias un Teslas, respektīvi, ja tagad ierakstīšanas brīdī mums ir tehnoloģijas revolūcija, mēs ieguldīsim jaunākajās AI kompānijās, kas var tur nopelnīt 50-100% gadā. Ja mēs tā ieguldam, mums ir kritērija, kā mēs to varam izdarīt, mums ir kritērija, kā mēs objektīvi varam nomērīt konkrētu uzņēmumu pēc kaut kāda
vērtēšanas kritērija, kas ir strādājis 10, 20, 30 gadus iepriekš? Ja jā, tad iespējams jau tev kaut kas ir. Un īstenībā es pat teiktu tā, ka izveidot ieguldīšanas portfeli no akcijām, kas pelna aptuveni tāpat kā globālajā biržu indeks, ir diezgan vienkārši. Jo globālajā biržu indeks pārsvarā sastāv to peļņu pārsvarā dzen lielākās kompānijas, un tev vienkārši jānopērk lielākās un pelnošākās kompānijas, un tu būtībā kaut ko vienmēr pelnīsi. Bet nopelnīt labāk nekā biržu indeksi ir baigi sarežģīti. Tur tiešām vajag mazliet veiksmes, mazliet apstākļu sakritības un ārkārtīgi daudz darba. Jo atcerieties vienu, ja jūs kā aktīvi investori ieguldīsiet pēc ziņām, ko jūs redzat pa CNBC vai Bloomberg, vai jūs vienkārši izmantosiet tad banāli vienkārši finanšu tirgu analīzes metodas, ko jebkurš var ierakstīt stock screenerī vai kaut kādā mūsdienās jau AI toolā un 5 minūtēs izveidot portfeli. Atcerieties to, ka ir 100 000 profesionāli investori ar nepārspīlēt 10 miljardu eiro vērtiem resursiem, kas tos trikus jau zināja pirms tu biji piedzimis, bez jebkādas ironijas. Un tā vienkārši pārspēt tirgu nekad nav bijis iespējams. Arī ne 50. un 60. gados. Tā vienkārši pēc primitīvu lētām metodēm ieguldīt ar lielu peļņu var tikai tad, ja jums fenomenāli paveicās. Proti, jūs ieguldat, nezinu, piemēram, 2009. gada sākumā, kad pēc lielās finanšu krīzes 2008. gadā vienkārši visi uzņēmumi bija fenomenāli lēti. Ja tādas iespējas ir, tad, protams, tas ir jāizmanto, bet nevar cerēt, ka ar tādu metodi jūs gadu no gada pelnīsiet. Tāpēc es teikšu tā, ka aktīvā ieguldīšana teorētiski ir iespējama. Ja teorētiski ir stratēģijas, kas ir pārspējuši S&P 500, nav tā, ka viņi nav, bet viņi ir piņķerīgi un viņi ir sarežģīti. Un jums sākumā ir jānomēra, kāpēc jūs ieguldat pēc šīs stratēģijas, vai jums tiešām ir reāls iespējas to izdarīt. Ja ir, strādājiet, izanalizējiet to stratēģiju, palēnām sāciet ar to ieguldīt un galvenais salīdziniet savu ienesīgumu ar kopējo biržu indeksu ienesīgumu. Ja jums tiešām ir augstāks ienesīgums nekā biržu indeksa ienesīgums, vismaz 3 gadu laikā, jums kaut kas tiešām var būt. Bet ja tas tā nav, un ja jūs vienkārši nezināt, kāpēc jūs esat nopircis konkrētas akcijas, un jums nav objektīvi iemesli, kāpēc viņas turēt, daudz vienkāršāk ir nopirkt indeksu fondus ar zemām izmaksām, kas sekos vai no Amerikas, vai Eiropas, vai globālajiem akciju indeksiem. Un viss. Bet, ja jūs gribat zināt kaut ko sīkāk par šādu pieeju, vienalga vai tā ir aktīvā vai pasīva ieguldīšana, mēs nākošajās video izpētīsim dažādas aktīvās ieguldīšanas metodas, jeb runājot akciju ieguldīšanas metodas, kas vēsturiski ir bijušas ienesīgākas nekā vienkārši sekošana biržu indeksam. Un mēs arī paskatīsimies, kā mēs vienkārši neko nedarot varam nopirkt labākos biržu indeksus, jo tur ir daudz nianses attiecībā uz to, kurus fondus nopirkt un kā nepārmaksāt nodokļos un komisijās, lai tas vienkārši ir izdarīts visefektīvākajā veidā. Jo mūsdienās ieguldīt fondos, kas seko līdz konkrētām stratēģijām, var simtiem dažādos veidos, bet galvenais tur ir atrast pareizo veidu, kā to darīt. Tāpēc iesim tālāk, skatīsimies par veiksmīgu ieguldīšanu un dažādām pieejām un skatīsimies, kā mēs varam maksimāli daudz nopelnīt gan ar aktīvu ieguldīšanu, gan ar pasīvo ieguldīšanu.